Šodien mēs uzzināsim, kādus jaunus kosmētikas produktus mēs varam sagaidīt no populārākajiem brendiem drīzumā. Un katram no produktiem mēs izlemsim, vai tas ir vai fu. Ok, vienkārši sāksim. Es pabīdīšos, lai te varētu uzlikt foto ar produktu, par kuru es runāju. Šis jau ir tāpēc, ka es redzu šeit, ka YSL izlaidīs jaunu paleti, kura izskatās ļoti neitrāla. Viņa ir diezgan garlaicīga un neitrāla, bet es domāju, ka viņa būtu perfekti tai savai YSL pircēju bāzei. Un kāpēc šis pievērš manu uzmanību, ir tas, ka man patiesībā ir YSL acuēnas, un es varu pateikt, ka viņas ir pārsteidzoši labā kvalitātē. Es nezinu, kāda jums ir asociācija ar tā kā luksus brendu kosmētiku, bet mana pirmā asociācija ir ar manu bērnību, un kad manai mammai bija tās Dior paletes un Chanel mazās tās paletītes, un viņas vienmēr bija tik briesmīgas, tā kā tām acuēnām nekad nebija nekādas krāsas, varbūt melnajai vai brūnajai krāsai bija kaut kāds tonītis, bet vispārējais bija vienkārši tik krītains. Tas acuēns vienkārši nebija labas kvalitātes. Un tāpēc es nedaudz uztraucos par šīm, bet viņas ir pārsteidzoši labas. Tikpat labā vai pat labākā kvalitātē. Es nolaižu šo spogulīti, lai jūs neredzētu to, kas notiek apkārt, kā manas citas acuēnas. Man ļoti patīk šīs acuēnas. Es domāju, ka šīs ir tieši tādas pašas. Un es domāju, ka šī būtu vienkārši perfekta dāvana kādam. Jā, šis noteikti ir Ejam tālāk. Šeit ir Chanel acuēnas. Ja kāds ir izmēģinājis šāda veida Chanel acuēnas, tā kā lūdzu pasakiet, jo man pat skatoties uz šīm krāsām, izskatās, ka viņas būs neīpaši kvalitatīvas. Es nezinu, kaut kas par tām krāsām ir ļoti, kā es teicu iepriekš, krītains. Un paskatieties, Es nezinu, vai tikai man tā liekas, šis neizskatās labi. Šeit ir kaut kas rakstīts japāņu valodā, un es zinu, ka tajā zemeslodes pusē viņiem patīk vairāk tā kā gaišākas acuēnas, un viņu acuēnu paletēs arī tās krāsas nav tik spilgtas. Viņas izskatās cietas, vai ne? Tā kā tu gribi, kad tu pieskaries acuēnām, lai viņas ir tādas mīkstas, tādas sviestainas, ka viņas labi izsmērējas. Šis izskatās tā, ka tev ir tā kā jāberzē viņas, lai dabūtu kaut kādu pigmentu. Es teikšu šis mani neinteresē, bet te es redzu kaut ko, kas mani ieinteresētu. Es patiesībā nekad neesmu izmēģinājusi neko no Summer Fridays, bet viņi izlaiž jaunus lūpu zīmuļus, kur ir tā kā lip stain, un jūs nevarat iedomāties, cik ļoti es vēlos šāda tipa produktu, bet es viņu vēlos izmēģināt specifiski no NYX. Es esmu sapņojusi par šiem lūpu laineriem no NYX tik ilgi, ir īpaši, jo es zinu, ka NYX pārdodas drogās Latvijā. Pa lielam tie jaunie produkti arī kaut kad atnāk pie mums, bet šie lūpu laineri nenāk pie mums jau mēnešiem, un es nezinu, vai man padoties vai tā kā ko darīt. Kopumā šis būtu koncepta dēļ, bet Es varu darīt, ka viņiem ir augstāka cena, un tā kā cilvēkiem ir tik daudz labas atsauksmes par tiem NYX laineriem, es vienkārši neredzu iemeslu pirkt to no Huda vai pat no Summer Fridays, ja ir pieejams kaut kas labāks no tā kā budžeta brenda. Šis mani pārsteidz, ka Maybelline Fit Me tikai tagad izlaiž krāsainus pūderus, teiksim, rozā pūderi. Tas ir tik ļoti pagājušā gada trends. Man patiesībā ir šis Maybelline Fit Me birstošais pūderis, kuru man speciāli atveda no Amerikas, un viņš ir labs. Man viņš ļoti patīk. Es viņu izmantoju šodien, bet man īsti neinteresē tos tie krāsainie toņi. Bet kas ir interesanti? Wow! To, ka es pamanīju, ka viņiem nebija caurspīdīgas krāsas. Viņi tikai tagad izlaiž šo te tā kā translucent krāsu, kas mani ļoti pārsteidz. Šis man ir tikai tāpēc, ka vienkārši nedaudz garlaicīgi un, prāt, daudz par vēlu. Colourpop. Man patiesībā arī ir divas paletes no Colourpop, un man ļoti patīk viņu acuēnu kvalitāte. Kaut gan es esmu dzirdējusi, ka pēdējā laikā tā kvalitāte ir tā kā
nepazeminājusies, bet viņa mēdz variēt no vienas paletes uz otru, bet es domāju, ka viņa tāpat ir tā kā pietiekami laba un mūsdienās vispār arī pat jebkurām Essence vai Catrice atsvērnām ir patiesībā pārsteidzoši laba kvalitāte, tā kā es domāju, ka tas nav kaut kas, par ko būtu jāuztraucas. Pareizi, būs Valentīna diena, tāpēc visas kolekcijas ir tā kā Valentīna dienas tematikā. Es atceros, ka man ļoti gribējās tās sirsniņa veida tos vaigus ārtumus, un šis lūpas pirms izskatās ļoti mīlīgi. Tā palete ir nedaudz garlaicīga, vai ne? Vienkārši tur ir tā viena krāsa, kas izskatās tā kā duochrome tipa. Es ļoti gribu redzēt swatch. Es nezinu. Tagad visiem ļoti patīk tie vaigu sārtumi ar spīdumiem. Man pašai tagad tāds ir virsū, un es nebiju domājis, ka man viņš patiks, bet vispār man patīk. Jo, zin kā, mēs vairs neliekam to highlighteru strīpu, bet mēs aizvien gribam mirdzumu, un tāpēc tā kā šāda veida vaigu sārtums es saprotu. Es no sākuma nesaprotu, kāpēc cilvēkiem tāda patīk, bet tagad es ļoti labi saprotu. Kopumā šī kolekcija, manuprāt, ir viņa ir ļoti mīlīga. Paskatīsimies atsevišķu kosmētikas zīmolu Instagramus. Sāksim ar kaut ko mums visiem pazīstamu, kas ir Essence. To jau viņi praktiski katru nedēļu izlaiž jaunu, kas jauns februārī video. Tātad viņiem būs jauns tonālais un konsīleris, kas patiesībā tiem, kuri nezina, patiesībā neviens nezina, jo es to video filmēju pirms šī, un es viņu izlaidīšu pēc. Man pašlaik ir jauns Essence tonālais, un patiesībā visu pagājušo gadu es izmantoju šo te skin tint no Essence, un man tas ļoti patika. Essence pēdējā laikā man ļoti patīkami pārsteidzuši ar saviem tonāliem, tā kā bāzes produktiem, tā kā šis varētu būt diezgan labs produkts. Es teiktu, tas ir bet es nezinu, vai es skrietu viņu pirkt. Nākamais ir Dewy Primer. Glow Like Honey Serum. Es nezinu, manuprāt, vienkārši es īsti neredzu jēgu primeriem. Jūs zinat, kas man patiesībā nepatika, tas ir ļoti populārais Maybelline Grippy primeris. Es neredzu jēgu un es neredzu atšķirību, bet ņemiet vērā, ka man ir sausa āda. Arī ar visu kaut kādiem šiem te serumiem no Essence, kas ir domāti tā kā ādas sagatavošanai pirms kosmētikas. Es domāju, ka labāk ir vienkārši izmantot īstus ādas kopšanas līdzekļus, kas tavai ādai reāli dos kaut kādu labumu. Un tāpēc es īsti neredzu šādu te produktu jēgu. Tā kā es teikšu, ka šis ir man. Šis ir tieši tas, par ko es runāju. Viņi izlaiž spīdīgus vaigu sārtumus. Un daudz toņos, jo tas, ko es nopirku, viņš bija pieejams tikai no cita brenda, tikai vienā tonī. Patiesībā manā nākamajā video arī būs tā kā atsauksme par to, tā kā noteikti noskatieties manu nākamo video. Kaut kādas otiņas, nekas īpašs. Tas vaigu sārtums ir Viņš man interesē, jo tur bija tik daudz dažādas krāsas. Viņiem ir vēl viens video, jaunas skropstu tušas. Es nezinu, vai viss no šī būs Latvijā. Krāsainas skropstu tušas. Es zinu, ka cilvēkiem ļoti patīk Essence skropstu tušas. Man personīgi labāk patīk Catrice skropstu tušas, ja man būtu jāizvēlās viens no tā kā budžeta brandiem. Bet pat es izmantoju Maybelline Sky High uzacu zīmuļi. Man patīk, ka tur ir tumši toņi, jo uzacis ir personīgi kaut kas, ar ko es arī tā kā, kas man nedaudz tā kā ir mana sāpe, jo es nevaru atrast uzacu zīmuli, kurš būtu pietiekami tumšs man. Tās hidrogēla plāksnītes zem acīm. Es nezinu, man vienkārši nepatīk lietas, kuras tu izmanto vienreiz un tad izmet ārā. Praktiski kādas sejas maskas vai jebkās, ko tu vienkārši vienreiz izmanto un izmet ārā, man ir full, es neredzu jēgu investēt savu naudu kaut kā tādā. Jā, tur bija kaut kāds jauns atsvērns, ko neizskatījās tik interesanti. Vēl jauni produkti no Essence. Es teicu, ka viņiem ir ļoti daudz kas jauns. Juicy Bombshells nekad neesmu izmantojis. Super Peptide. Šis ir tā kā tas Summer Fridays vai Road Dupe. Es nezinu, mani Essence lūpu produkti nekad īsti neieinteresē, bet mēs varētu pamēģināt. Plumping Lip Gloss, Blur Soufflé. Šis droši vien būs tā kā koriešu kosmētikas iedvesmots, kaut kas tāda tipa.
Bet tie toņi ir tik ļoti tā kā parasti. Nekas tāds interesants. Es redzēju tur varbūt tādu vienu interesantu toni. Nezinu, praktiski nekas šeit man neinteresē. Ok, iesim uz nākamo. Paskatīsimies, kas jauns mums ir no Maybelline. Izskatās, ka viņam arī būs jauns BB krēms ar SPF 50. Tas, manuprāt, ir Manuprāt, saules aizsardzība ir ļoti svarīga, un ja tas ir tas viens veids, kā kāds uzliks saules krēmu, vienkārši ar savu tonālo, pat ja tas nav pietiekami biezs slānis, lai dabūtu to SPF 50 aizsardzību, tas ir labāk kā nekas. Kas tas ir? More body, more lift, lash sensational body mascara, sure to give you lifted lashes with buildable volume that holds. Tā ir vienkārši melnas, vai viņi ir vairākos toņos. Viņi izlaiž jaunu skropstu tušu ar jaunu formulu, vai šis aizstās Sky High? Es nezinu, tā ir vienkārši jauna skropstu tušu. Es pieņemu, ka viņi vienkārši papildina savu skropstu tušu kolekciju ar skropstušām, kas dod savādākus efektus, jo, teiksim, Sky High skropstu tuša, manuprāt, dod ļoti tādu mierīgu, tā kā ikdienišķu efektu. Viņa nav tāda wow, bet tāpēc arī daudziem cilvēkiem, manuprāt, viņa patīk. Godīgi sakot, nekas ļoti interesants no Maybelline. Man īsti neinteresē tā skropstu tuša, tā kā par to es teikšu full. Nākamais paskatīsimies, kas jauns ir no Catrice. Es redzu, ka viņiem ir kaut kādas jaunas, arī jauni vaigu sārtumi. Soft Blur Powder Blushes. Kas īpašs? Es neredzu ļoti, šeit arī ir spīdīgi. Es neredzu ļoti interesants toņus. Šis ir kaut kas tāds, ko es redzētu, ka Catrice plauktā, un man būtu tāds. Viņš šo pārdod jau gadiem. Es teikšu full. Viņiem ir tā kā pistāciju tematikas kolekcija, kas izskatās super mīlīgi. Bet neviens no šiem produktiem īsti mani neinteresē tā kā tālāk par iepakojumu. Šīs vaigu sārtumu arī toņi ir ļoti parasti, nekas īpašs. Kaut kāda lūpu maska, kaut kāds ļoti spīdīgs, sudrabains highlighteris. Nav īsti mana lieta, diemžēl. Kas tas tāds? Šeit vismaz es redzu vairāk toņus un izskatās ļoti interesanti. Tas ir kaut kāds Velvet Pudding Blurring Blush Shades. Bet tur rakstīts new, un šis nav kaut kas, ko esmu redzējis draugās, tā kā es pieņemu, ka šīs jaunās krāsas nebūs pieejams pie mums. Šis ir kaut kas, ko es nopirktu, ja es redzētu šo draugās, ja tās krāsas būtu. Atkal, ka Catrice ar savām krāsām, tā kā es saprotu, ka tās krāsas, kas pārdodas, ir tās krāsas, kuras viņi izvēlas, kuras ir tās, pie kurām mēs šeit esam pieraduši, bet ja tu ieteiksim Yes Style un paskaties jebkuru, teiksim, ķīniešu kosmētikas brendu un kādas krāsas ir viņu vaigu sārtumiem, tu būsi vienkārši šokā. Tās opcijas, arī, teiksim, Fui, kas ir korejiešu brands, viņiem ir līdzīgs produkts, no kā es varu terēt, šis ir tā kā nošpikots. Paskatieties, cik daudz krāsas viņiem ir pieejamas, un ir tik daudz interesantas krāsas, bet es saprotu, ka viņi izvēlas tās krāsas, kuras reāli šeit pārdosies, bet kā jūs varat zināt, ka viņas nepārdosies, ja jūs nemēģināt viņas mums pārdot? Ja, teiksim, 2025. gadā bija ļoti liels trends ar baby pink, grey pink toņiem, un pamēģini mūsu draugās atrast tā kā vaigu sārtumu vai acuēnas tādā tonī. Ejam tālāk. Es atkal gribu paskatīties, kas jauns ir L'Oreal, lai gan es nezinu, vai viņiem būs kosmētika. Glass Skin. Glass Skin Liquid Cream. Atkal, ja tu gribi Glass Skin, sakārto savu ādas kopšanas rutīnu un tev būs Glass Skin. Es uz šiem lūpu spīdumiem esmu skatījusies miljonus reizes, jo viņam patiesībā ir ļoti forši toņi. Plus es zinu, ka L'Oreal daudz taisa tā kā dublikātus luksus brandiem. Un kā es to zinu? Atkal šī ir YSL lūpu krāsa. Ļoti foršs tonis, ļoti krēmīga, man ļoti patīk. Man stāv šī te L'Oreal lūpu krāsa. Jā, un arī pēc sajūtas, tā kā viņas uzklājas pat iepakojuma,
viņas ir praktiski viens un tas pats produkts tiem, kuriem interesē. Es patiesībā nezinu, kas šis ir par toni. Tūlīt atradīsim, bet, jo manuprāt, man, protams, ir vēl saglabāts iepakojums no šī, bet L'Oreal ir 601 Worth It, un no Yves Saint Laurent ir priekšā rakstīts N3, tā kā iespējams tā ir tā krāsa. Jā, L'Oreal lūpu produkti ir kaut kas ļoti interesants, un tieši tāpēc es ļoti vēlos nopirkt to lūpu spīdumu, bet man vienkārši nekad nav īsti tāds tā kā labs iemesls. Tā kā, ja tu viņas izmēģinājies, droši raksti komentāros. Bet jā, es ceru, ka tev patika šis video koncepts, un es noteikti taisīšu vēl daudz šāda tipa video, jo man ļoti interesē, kas jauns notiek make-up pasaulē. Tā kā, jā, tiekamies nākamajā video. Čau!